Jau vairāku gadu garumā Latvijas senioru kopiena apvienība apzina un apciemo seniorus Latvijā, kur ir sasnieguši 100 gadu vecumu. Mēs tik tiešām ar lielu prieku konstatējam, ka Latvijā šādu te senioru, kur ir sasnieguši tik ļoti cienījumu vecumu, ir gana daudz. Savu iespēju robežās mēs esam apciemojuši un viņu dzīves gājumu uzzinājuši, bet es esmu pārliecināta, ka Latvijā ir ļoti daudz vēl senioru, kuri ir sasnieguši vai tuvu šim cienījumam vecumam, kuru dzīves gājums tāpatās ir ievērības cienīgs un pelna, lai viņus uzklausītu, lai viņu stāstu iemūžinātu un lai pa viņiem uzzinātu cilvēku šeit Latvijā un varbūt ne tikai Latvijā. Jo mēs esam bagāti ar savu pagātni, mēs esam bagāti ar savu esību, mēs esam bagāti ar tiem cilvēkiem, kas mums ir. Vienas, visiem kopīgas receptes, kā nodzīvot līdz 100 gadiem, nav. Vismaz tiekoties ar 100-gadniekiem, tādu neesam dzirdējuši. Kas gan ir tie pamati, uz kuriem balstās ilga mūža ēka? Katra cilvēka personiskā dzīve, viņa neapšaubām ir ļoti individuāls fenomens. Ja? Tāpēc kaut kādi vispārinājumi ir, jāsaka, varbūt kļūdaini un lieki, jo viss dzīves gājums un arī novecošanas periods ir ļoti personalizēts. Zelma Šulce savos 100 gados ir apbrīnojami dzīvespriecīga un vitāla. No viņas bagātās dzīves pieredzes varam daudz mācīties. Es lasīšu skaļi. Vai tu esi gatava? Zelmai Šulcei 100 gadu jubilejā. No sirds sveicu jūs gadsimta dzīves jubilejā. Jūsu mūžs ir iejausts Latvijas gadsimtā. Jūsu dzīves gājums sasaucas ar tiem vēstures notikumiem, kuriem cauri gājusi mūsu valsts un tauta. Jūsu dzīve, darba gaitas un talanti ir neatraujama daļa no Latvijas, šīs zemes likteņa. Katrs darbs, mazs vai liels panākums, ir stiprinājis mūsu valsti. Katrs cilvēks ar savu īpašo esību un likteni ir veidojis mūsu tautas kopīgo personību. Lai jums šajā īpašajā un vēsturiskajā dzimšanas dienā ir paties gandarījums par mūžā paveikto, gaišs skats uz dzīvi, stipra veselība un līdzcilvēku atbalsts. Patiesā cieņā Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Raksta talantu, man nekādu talantu nav. Un kā tad ar tiem sudoku un tām tamborētajām sedziņām? Mēs drīkst, vai ne? Ātri vien uzskaitīsim visus tavus talants, es domāju, pilnīgi noteikti. Šī dāvana arī tev no Latvijas valsts prezidenta, es domāju, tam bija jābūt uzreiz pašā sākumā pavēstītam priekš tevis. Vai tev patīk? Kā nesapratu? Vai tev patīk Latvijas prezidenta svētku runa? Man viņš patīk. Patīk viņa vienkāršība, ka viņš brauc pa rajoniem, satiekās ar cilvēkiem. Ļoti patīk. Patīk, ka viņš domā daļēji saimnieciski. Vienīgais, ko man gribētos no sirds, teiksim, lai Latvijas, piemēram, lauksaimniecība un piensaimniecība sasniegtu sporta dzīves līmeni. Skrundeniece Vallija Seklīte ir nedaudz apslimusi, taču ar prieku dalās atmiņās par garajā mūžā piedzīvoto. Mēs ģimenē bijām nabadzīgi, mums bija 4 bērni, jā. Tā kā tie 4 bērni mīļā, lai uzturētu man un tēvam bija liels manufaktūras veikaliņš, viņš jau šodien tur ir, jā. Un tad vasarā, katru vasaru bija jāiet ganos. Pirmā vasarā man bija gan cūks un aitas kopā, jā. No rīta 5 man 5 bija jāiet un aitas ārā, jā. Līdz 10 aitas, pēc 10 aitas paudzina mājā, un tad kā es cūks tād bija līdz pusdienai. Talsenieku Kristapu Albertu Grīnbergu smagi mal 2. pasaules kara dzirnes. Vācieši
Viņu iesauca leģionā, krievi izsūtīja. Šīs atmiņas viņu nelaiž vaļā visu garo mūžu. Tas garlaiks viņam ļoti palicis atmiņā. Tas izsūtījums tajā nometnē, to viņš kaut kā tam netiek pār, tas ir tā trauma viņam ļoti liela. Tagad jau mazāk drusku par to visu runā, bet bija laiks, ka viņš to tik spilgt atcerās tā, ka līdz pārējais paliek otrā plānā. Nevienam no 100-gadniekiem, pie kuriem esam viesojušies, dzīve nav bijusi viegla. Toties visiem bijis svarīgs darba tikums. Varbūt tieši tas ļāvis nodzīvot tik garu mūžu. Novecot skaisti, jēgpilni, tā būtu tā lielākā un labākā lieta, ko mēs visi varētu vēlēties. Un te ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas tās iemaņas, ko cilvēks ir attīstījis dzīves laikā, viņš spētu pārnest uz savu tagad mazo privāto dzīvīti, kad viņam vairs nav jārisina nekādas lielas problēmas saistībā ar profesiju un tā tālāk. Viņš ir pelnīt atpūtā, bet prasmes iemaņas viņš pārnes, kā es allaži saku, ar mīlestību uz savu mazo pasaulīti. Plāno, organizē un dzīvo. Tad viņš tiek nodarbināts gan fiziski, gan mentāli. Nodarbību raksturs ir ļoti dažāds. Darbības un dienas ir ļoti dažādi pildītas. Ja? Un tas cilvēku uzlādē, tas cilvēku motivē, tas viņu iesaista. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet jāatceras, ka novecošanas laikā gribas instinkti tādā plašā nozīmē likumsakarīgi var reducēties. Līdz ar to mēs nevaram vēlēties, lai visiem cilvēkiem būtu tik daudz šo spēka resursu, nevis domāt par to, ko es varētu nedarīt, bet domāt par to, ko es varētu darīt. Zelmai Šulcei darāmā netrūkst. Starp viņas vaļaspriekiem ir gan rokdarbi, gan sudoku mīklu minēšana un pat makšķerēšana. Un viņa patiešām vienmēr domā, ko gan vēl varētu padarīt. Vārdsakot, mūžs ir nodzīvots. Mans mūža galvenais, kas man ir bijis, tas ir darbs. Gan kā fizisks darbs, gan garīgs darbs. Jo arī es rokdarbus strādāju, vienmēr es šito strādāju, bet prātā man jau ir nākošā ideja. Darba mīlestība, teiksim, no pašām bērnu dienām man radināja pie darba. Es nezinu, cik es veca biju, to es nevaru pateikt, bet mani nolika par aukli pie vienas 8 mēnešu vecas meitenes. Un, ziniet, pirmā darba vieta man bija, es visu dienu šūpoju to meiteni, un viņa tikai brauj, tikai raut. Es atstāju to darbu un aizgāju projām. Tad toreiz es biju sarunāta žīdiem dzenāt lopus. Ap 1,5 līdz 2 kilometri apmēram tā. No rīta aizdina mamma tos govis, pusdienās man vajadzēja aiziet pēc tam govim, pēcpusdienā aiziet un vakarā atkal vajadzēja, kā teikt, iet tam govim pakaļ, atkal atzert mājas. Nu, ceļā, kas bija, ļoti baidos no suņiem, visu dzīvi baidos no suņiem. Un tad, teiksim, tie zirga ērzeļi, kas ir, viņi nejauki zuniec. Un viena reize tas ērzels norāvās un es grāvīju gulēt. Un kur tas, vai te viņš skrēja uz mani, vai citur aizskar, to es nezinu, bet es biju šausmīgi pārbijusies, ka viņš skrēja uz manu pusi. Arī Vallija Seklīte, cik vien sevi atceras, allaši ir strādājusi, un arī viņas liktenis metas gluži neiedomājams līkločus.
Pirmā darba vieta, es gāju, pavisam, es gāju, kad ganos gāju, jā. Tā bija mums pirmā darba vietas. Mēs bijām 4 bērni. Lai 4 bērnus pārienāt, nav ģērbta, vajadzēja diezgan daudz, vai ne? Katru vasaru mēs gājām ganos, un tā mums ne pa naudu, bet pa visādiem produktiem, jā. Tā. Nu, un tad, ko es saku? Un tad es sāku iet pamatskolā. Mums aizputē bija pamatskolā. Tieši pamatskola mums bija. Tā var sakot tā, nē, bet žīd pamatskola un vēl vārds pamatskola. Nu, es gāju skolā, ziemā skolā un vasarā. Vasarā es gāju strādāt, gāju ganos, visus gadus. Pirmais, es negribēju, es te jāiet pa kalponi. Es saku, es negribu pa kalponi iet strādāt. Es saku, man tā laimējās. Es vienu dienu eju pa ielu, skatos, uzliks tās plakats liels. Vai meitenes kādas nevēlās mācīties ar mašīnu rakstītājiem. Jā. Vai kādas tur bija tāds priekšsēdētāji Dundušas. Jā, es uzgāju un teicu, ka es labprāt pieteiktos. Man pieņēma, un es vesels 3 gadus noslēdēju par mašīnu rakstītāju. Visu mūžu smagi strādājis arī Kristaps Alberts Grīnbergs. Vairāk stāsta viņa meita Daina. Tētim palika 100 gadi aprīlī, un viņa dzīve ir gara, bet bagāti, var teikt, bet arī viņš pats uzskata, ka viņam ir grūta dzīve. Bet es atkal uzskatu, ka viņš ir dzīvojis savu dzīvi tā, kā viņš viņu gribējis ir. Jo viņam bija tik stingrs raksturs, ka viņš savas lietas mācēja realizēt savas idejas. Un neskatoties uz citu protestiem vai tur nepakļāvīgi, viņš mācēja organizēt. Viņš ir arī brigadieris bijis. Viņam ir tāds organizatora raksturs. Arī tagad, ja kaut kas nav izdarīts, pazvan tam, jāorganizē, nevis jādara. Bet pats viņš arī ir ļoti kustīgs, ir ļoti darbīgs, strādīgs. Daudz palīdzējis bērniem, mazbērniem, vienmēr ir bijis iekšā, vienmēr viņš ir interesējies, viņam ļoti liela interese ir bijusi. Vēl tagad, kas tam, kur kas, un visu atcerās, ja kāda problēma vai kas, tad mēģina risināt no savu skatījumu. Ģenētiķi ir konstatējuši, ka šiem saucamajiem ilgdzīvotājiem ir īpaša gēnu kombinācija, ko viņi ir nosaukuši par godu Bībeles vecākajam personāžam Metuzālam. Tātad viņos ir attīstītākas stiprības sistēmas. Vispār ir jāsaka, no Dieva nekas nav dots, lai cilvēks ietu bojā. Ja mēs analizētu sīki dažādas barjeras un aizsargu mehānismus, mēs redzētu, ka bez viena ir 2, 3, pat 4, lai tikai palīdzētu cilvēkam, lai viņš saglabātu sevi mentāli, fiziski un tā tālāk. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi šis ģenētiskais kods. Es vienmēr uzsveru to, ka mūsu senči ir tie, kuri jau ir ielikuši pamatu mūsu genomam, mūsu dzīves lietām, manuprāt, pat 80%, bet 20% ir tas, ko mēs attīstam dzīves laikā. Bet šīs 2 lietas, ko terminoloģiski sauc genotips no Dieva dotais, fenotips, kas attīstas cilvēka dzīves laikā, viņas šīs lietas nevajadzētu konfrontēt. Jo mēs katrs varam atbildēt uz kādu konkrētu ārējās vidas kairinātāju tikai tādā veidā, kā mums ir lemts, kā mums ir dots atbildēt. Ja? Līdz ar to arī kādreiz novecošanas laikā, ka mēs, protams, redzam, ka senioru kopa no tādas mentālās aktivitātes, no darbošanās, no līdzdalības ir ārkārtīgi atšķirīga. Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram to prasību un to labo vēlmu latiņu pacelt visiem vienādu augstu. Katrs var tik, cik viņš var, bet te ir ļoti svarīgi darīt, cik vari, bet ne mazāk. Mūsu aptaujātajiem 100-gadniekiem visiem ir vēlme mācīties, uzzināt kaut ko jaunu. Katrs no viņiem savulaik tiecies pēc arvien jauniem un jauniem horizontiem, un varbūt arī tas ļāvis sasniegt 100 gadu slieksni.
Es domāju, ko man tas kaut kas tāds jāiemācās, lai es varētu vairāk nopelnīt, jā. Un tad es pieteicos pa juristi. Es izlasīju, un es iedomājos, ka es iešu strādāt pa juristu. Mums bija arī juristi. Juristiem bija ļoti lielas algas, jā, un maz darba. Es domāju, man arī jāmācās pa juristu. Es iestājos mācīties pa juristu, jā. Un tur es nomācījos 3 gadi, man grāmatiņā var redzēt, jā. Un pēc tam, ko man nosūtīja strādāt, ko es faktiski negribēju, vai nosūtīja strādāt par tiesnesi, jā. Es faktiski tiesnesi nebiju iedomājusies. Es biju iedomājusies, ka es strādāšu kaut kādu darbu veidu vai kaut ko tādu savādāk, jā. Bet man es nevarēju atteikties. Bet tad es iemīlējos vīrieti, kad bijis Vācu armijā, jā. Viņi uzzinājuši, ka es ar tādu vīrieti satiekos, kas Vācu armijā. Viņi saka, tāds nevar strādāt pa tiesnesi. Man noņēma mazu laiciņu, es nestrādāju. Tad es ļoti īsu laiciņu, varbūt kādu pāris nedēļas. Un tā man atnāca un pieteica, lai es strādātu par sociālu nodrošināšanas nodaļas vadītāju. Ārkārtīgi labs darbs un liela alga bija, jā. Un tad tādi pat saules ielas. Un tad es sēdēju vien pie loga un skatos uz mūsu latviešiem. Es skatos, ka bērni liekas tādi, tā kā nepāēduši, kā ļoti slikti bērniem. Es iedomājos, ka mums vajag pansionātu, jā. Un mums jau pašiem naudas nebija, ar kur mēs to pansionātu celsim, jā. Nu, bet tas otrais draugs, viņš saka, tas nekas. Viņš aizbrauc uz ministru padomu, sarunāja, un mums tas ļauj naudu, un uzcēlām pirmo pansionātu. Jā, tas ir Baltāķos Madstai mājā. No sākumā es nostrādāju te pats Skrundā, un pēc vēlāk tu pārcēlu uz Saldu. Un tā no Saldas to vēlāk pārcēlu uz Kuldīgu. Jā. Un ko tad es jau izbraukāt uz Kuldīgu? Kur es varu izbraukāt uz Kuldīgu? Es jau pat ar mašīnu nebraucēju. Un vīrs man bija mirs, jā. Man kaut kur jāstrādā bija. Un tad domāju, ko darīt. Jā. Es saku, man vajag darbu. Kaut ko man jāizstrādāt. Jā, viņš saka, man ir ļoti skaists darbs. Mēs piedāvājām autostacijā un piedāvāja pa vadītāju, jā, autostacijā. Un tur mums bija 2 lielās mašīnas, ļoti skaists, un vēl taksometrs, un 2 šoferi vēl. Un vēl viens no tiem, kas vienmēr sako brauca. Tanti, mana mātes māsa, pie kuriem es dzīvoju, ļoti gribēja, lai es mācos par medmāsu. Un Reizeknē bija atvērta 2-gadīgā māsu medmāsu skola, kur bija uzturs par brīvu, ārtērps par brīvu. Nu, saprotiet, kur vairs labāk priekš manis, teiksim. Un 2 reizes es uzrakstīju iesniegumu, man atteica. Un tad latviešu valodas skolotāja, bet varbūt atceraties Mātīs Valdis, kas bija, teiksim, tas ģenerāls te viņš Maskavā bija, un tad viņš ir miris. Un tā bija mana skolotāja, un arī viņa uzrakstīja visus manus apstākļus, par cik man nav vecāku un tā tālāk, lai pieņem mani skolu, un tomēr mani nepieņēma. Un tā es paliku visu ziemu, mājās, un tad mēs ar onkuli Jākabu braucām meža darbos, zāģēt. Toreiz bija modē tādi stenceļi, tādi drusku garāki kā galdi, tādi apaļi, ko stenceļi saucās. Un tad rītā mēs izbraucam mājās, cikos izbraucam, nezinu, bet kāda 10 kilometri tam mežam mums braukšana bija. Bet rītā, kā cik skaisti izskatās zvaigznes, iebraucam mežā, tur, kur siens ir bijis, tur kaut kur ir mielojušās kaziņas vai zaķi vai kaut kas. Un tā es ar onkuli
Nostrādāju veselu ziemu meža darbos, vilku zāģi, un toreiz jau nebija tādas garās bikses, kā tagad. Tur bija kleita, droši vien kaut tāds maz biksītes moja, bet tā kleita visa sasalusi, ugunskurā, maizīte sasalusi, ziniet, tas kaut kāda īsti. Zināmā romantika ir tāda, liek. Nu, un tad vakaros jau, ka piekrauts vezums, tad braucām mājās, atbrauc mājās, un mājās mums bija maizes krāsne, bet uz maizes krāsnes tāds kā kanteins, tāds kā bija. Un ka uzkāpi uz tā maizes krāsnes, kur apkārt visas tās ieres ciltas, un palika viss sarkans kā vēzis. Tas bija ļoti interesanti. Garajā mūžā Zelma apgūsi daudz, un arī šodien viņai Latvijas tautsaimniecības jautājumi šķiet interesanti un svarīgi. 23. gadā likvidētas, jeb zudušas 1050 saimniecības, kas ražoja pienu. Tagad mēs dzeram pienu no Lietuvas, no Igaunijas, no Polijas, ēdam sieru. Nu, man patika labāk Latvijas sieri. Viņam bija tur holandes siers, viņam bija poras, viņš bija uz siera, bet tagad vienkārši tas bija arī kazas sieru ēdu, bet man labāk patika Latvijas. Es iesniedzu iesniegumu lopkopības skolā mācīties par pārraudzi. Arī skola praktiski bija vairāk domāta faktiskam darbam. Tur bija kartupeļi, bija jāsalasa kartupeļi, bija zināmas dienas jāiet govis staut, zināmas dienas bija jābaro cūkas, teiksim, zināmas dienas, nes laikam bija vismazāk, bija jāvedotie sugas buļļi. Nu, eksāmenus nokārtoja, atsūtīja atpakaļ Tilžā uz darbu. Pieņēma mani pienotavā strādāt, noņemt pienu, analīzes taisīt, grāmatvedim palīdzēt. Tur es nostrādāju, un tad organizēju vienu grupu, 30 saimniecības. Man bija laikam 30 vai 36 saimniecības, neatceros. Bet katrā saimniecībā vajadzēja noņemt rītas laucienu, pusdienas laucienu un vakaras laucienu. Un tad, teiksim, vajadzēja uztaisīt piena analīzi, tad nosvērt to pienu, aprēķināt, cik tā gotiņa dod gadā, cik viņa var izdot, teiksim. Nu, darbs, es teiktu, ka bija interesants, neteiksim, ka nebija interesants. Interesants un likteņa līkločiem bagāts bijis arī viss Zelmas Šulces mūžs. Šodien viņa par daudzām lietām stāsta ar smaidu, arī kā pēckara gados kļuva par balvu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāju. Un tad, nezinu kāpēc, bija izdomājuši, ka mani vajagas deputātos. Nu, izvirzīja mani deputātos, es piekritu, es neteicu neviena vārda, jo es jau zināju, pagastā es strādāju, biju divas reizes deputāti, es esīju visu kaut ko, es zinu, kā tas notiek, kā tas organizē, neteicu viena vārda, piekritu, pagāja vēlēšanas, es nezinu, cik dienas mana dzimšanas diena. Daži atnāca pie manis, daži neatnāca. Parasti jau priekšnieks arī, lai mums bijām nabadzīgi, mēs bijām tur. Nekā mums nebija, bet kaut ko jau sagrāmā vienmēr. Un tagad es aizēju pie tā priekšnieka un lūdzu, lai viņš nāk uz mani dzimšanas dienu. Viņš teica, tā, sēsties, mums ir tādas domas, un tev ir jāpiekrīt, ja tu nepiekritīsi, mēs neiesim uz to dzimšanas dienu. Runāja mani, kamēr pierunājam. Pierunā, un es piekritu, ka es iešu pilsētā par priekšsēdētāju. Tur es nostrādāju nepilnus 4 gadus. Nu, no darba, ne tāpēc, ka es slikti strādāju. Man, es teicu, ļoti labas organizētas spējas. Kapsētē mēs sabiedriskā kārtā uzbūvējam stadionus. Kapsētajā sētu aplikām, kapsētas sakopām visu. Parkus iztīrījām, vārdu sakot, tauta meža dienas par 400 kociņu iedēsti. Tagad tikai sapratu, kāda politika bija iejaukta manā dzīvē. Es nezinu, cik gadus es strādāju, un tiešām
Es ielu apgaismojumu trotārus uztaisīju, ceļus sataisīju, man sakot, meža dienas ir dienas, podrības nedēļas, taisījām visu. Bet, toreiz latviešus negribēja darbā. Es to nemaz nezināju. To es tikai tagad sapratu, ka 79. gadā bija izdots tāds likums, ka latviešus visus vajag samainīt pret krīviem. Kristaps Grīnbergs par karjeru padomju laikos varēja pat nesapņot, un tomēr viņš atrada savu vietu dzīvē. Pārnāca mājās, un 3 dienas bija mājās, un atšķēra, un saņēma cietā, un aizsūtīja uz lāģeri. Kad bija mājās, aizsūtīja uz Laidas tehnikumu, un izgāja to lauksaimniecību. Man ir skaidrs kā bilde. Es visu zinu, kā audzēt un sēklas iegūt, un beigās man piesūtīja. Es beidzu kā teicamnieks, viss man bija galvā. Kā audzēt sēklas, kā guļķis un tomāts, un tas ir sīkums, bet izaudzēt kāpos sēklas, un viss tāds burkāns sēklas, tā prasīja zināšanas vairāk. Viņam ir dzīve bijusi pamatā bites, dārs, lauksaimniecība. Vienmēr ir jāizaudzina pašiem viss, kas ir jāēd. Viņš ir veģetārietis. Ļoti regulāri celšanās, ēšana, tas viss ir uz pulksteņiem. Gulēšana. 8 jāiet gulēt, 9, kad saulēts jāceļās. Jā, un tā viņš arī, es esmu otrādāk tips, man jāpatīk no rīta gulēt un vakarā līdz 2. Bet gadu laikā viņš man ir pielaudis, kas arī no rītiem jau var picelties, kamēr šeit dzīvoju. Es šeit arī dzīvoju, bērnībā, un tad aizgāju savā dzīvē, bērni, vīrs, viss dzīvoklis, viss saudzīgi. Tad man vīrs nomira, un tad es atnācu 8 gadus, es atkal atpakaļ. Jo 92 gados es sapratu, ka viņš es esmu viena, viņš ir viens. Tad es atnācu, lai būtu vieglāk, kā abiem vieglāk. Pēdējos gados visā pasaulē ļoti daudz runā par prieka klātbūtni cilvēka dzīvē. Un izrādās, ka tas ir bezgala svarīgi. Katrs no mums var atcerēties, kādā ģimenē mēs esam auguši, vai ir bijusi tāda tradīcija, tāds uzstādījums, ka mēs vispār priecājamies. Mēs priecājamies, ka šodien spīd saule. Mēs priecājamies, ka rītā līst lietus, jo zaļos zāli un ziedēs puķis. Ja? Mēs atrodam iespēju priecāties. Mēs audzinām bērnus, kuriem šī prieka sajūta pavadīs viņus visu mūžu. Jo priekam jau vajag ļoti maz. Un redziet, ja tā prieka lieta, viņa ir ārkārtīgi nozīmīga, arī tas, ko mēs sakam cilvēkam gan harmonijā, vairāk domājot par mentālo pilnvērtību, par kognitīvo funkciju, par kritiskās domāšanas stabilitāti novecojot, gan otrs arī par fizisko veselību. Ja? To jebkurš mēs ārsts varam pateikt, ka tie cilvēki, varbūt mēs kādreiz tā lietojam tādu vārdu gaišie. Gaišs cilvēks, pozitīvs cilvēks, viņam arī slimību gadījumā viss norit pavisam savādāk kā nīgrumu. Ja? Un diemžēl arī tas prieka resurss katrā cilvēkā ir atšķirīgs, un nekur mēs nepaliksim. Vienmēr sabiedrībā būs, paldies Dievam, varbūt ļoti izteikti mazākā daļa, bet cilvēki, kuri ir nīgri, un tad šis nīgrums novecošanas laikā var arī progresēt, ja? Un tad viņš dzīvo vienās absolūtās negācijās.
Un šeit es gribu pieminēt piemēru, ko savulaik kā jautāja Michelangelo, kā top viņa fantastiskie tēli. Un viņš atbildēja tā, ļoti vienkārši. Es tikai atskaldu visu lieko, un tas, kas paliek, tas man patīk un to man vajag. Vai es kādreiz lietoju šādu teicienu, tas ir mans teiciens, es saku, ieliekiet kā gleznas rāmī sev svarīgās lietas, sev nozīmīgos cilvēkus, dzīvojiet gaišu domu un labu darbu dimensijā, ekranizējiet, atdalaties. Pasaulē vienmēr bija, ir un būs slikti cilvēki un sliktas lietas, bet tas ir mana iespēja no visa tā atdalīties, nelaist sev tūmā. Ar sevi ir jāstrādā visa mūža garumā. Vallija Seklīte par sevi saka. Man vispār divas lietas. Ļoti labi atmiņa un ļoti labi balss. Jā. Tāpat Vallijas kundze uzsver kustību lielo lomu. Pēdējā nedēļā mēs katru reizi pa priekšu mēs vingrojam, jā, visādi šitās kustības tādas, galva uz vienu pusi, galva uz otru pusi, galva tā un šitā, lai plec šitad tie, lai iedarbotos. Galvenais galvu vajag liekt uz vienu pusi, cik iespējams dziļi. Pa priekšu uz vienu pusi, cik tik tas ir spējīgs, un tad atkal uz otru pusi, jā. Un tā mēs pa priekšu novingrojam, un tā mēs sagājam kopā visi, un tā mēs visi dziedājam. Jā, un tādi visi bijušās latviešu dziesmas. Rokdarbi ir tie, kas atslodze, dod atslodzi. Teiksim, rokdarbus es strādājusi visu mūžu, 3 klasītē, kad es gāju jau mums bija rokdarbu mācība, un arī ganos mani nekad neļāva, teiksim tā, bezdīgdienīgi. Man vajadzēja darbu līdzi un vajadzēja dziedāt. Un tad es uzkāpu uz celma un dziedāju tautu tīrumā uz akmeņa stāvēdama. Lai trīc visa tautu zeme, lai dzird mana māmuliņa. Nu, varbūt tāpēc, ka man nebija no 12. gada nebija vairs ne tēva, ne mātes, un tad tālāk vārdi ir tādi, gan dziedāju, gan raudāju, nedzird mana māmuliņa. Sveša māte gan dzirdēja, tā par mani nebēdāja. Nu, tas ir tautas dziesmiņa. Tāda diezgan serīga, bet es jau viņu skaļi dziedāju, nekādas skumjas un ceras tur es neizjūtu. Nu, vārdu sakot, dziesma varētu būt tā, kas man visu dzīvi pavada, visu dzīvi. Nu, skolā es gāju, dziedāju korī, solāvis neesmu dziedājusi, tas fakts. Bet korī es dziedāju, esmu dziedājusi skolas korī, baznīcas korī, tautas korī esmu dziedājusi. Nezinu, kāpēc. Es esmu mūžīgais alts. Neesmu soprāns, bet alts. Dziedāšana tā bija pati par sevi. Tas nebija ne ar nolūku, neko. Nu, tas dziesmas uzsācējs visos kompānijās biju es. Es diriģēju, ko dziedāsim, kad dziedāsim un kā dziedāsim. Citi dziedāja man līdzi, kurš to balsi jau es neķirdēju, es tikai zinu, ka es savu izpildīju un viss, nu, kā teikt, bija jautri. Visi dziedāja, neviens pats neatteicās, tagad pārtrauksim, darīsim kaut ko citu. Nē, visiem dziedāja vienalga. Vai viņš prata dziedāt vai neprata dziedāt, bet dziedājam visi. Arī tagad Zelmas plašā ģimene, kad grib vecmāmiņu iepriecināt vai sveikt jubilejā, dzied. Vai krauklī tu
Kristaps Alberts Grīnbergs savu mierinājumu atradis ticībā Dievam. Pie tās viņš turējies kopš agras jaunības. Atceros, kad man kristīja, man bija kāda 13 gadi, 14 varbūt. Un kad mani kristīja, tad kungs līdzi nāca, tāda dziesma bija jādzied. Mums lika dziedāt pirms kristībām. Un kungs līdzi nāca, un es tā aizraujos savā sirdī, kā man nodrebēja viss no locekļi. Izgāja tikpat kā elektrība cauri. Un no tā laika kungs ir nācis līdzi, piedzīvojot visus mūžus, nodzīvojis visus kara laikus, un lāģers, un viss fronts. Zināt, tas ir gandrīz līdzīgi, kā visi skolā esam mācījušies urāna ķēdes reakcija, ka kaut kas notiek, kaut kāds klikšķis, un tad aiziet uz visām 10 pusēm. Ja? Un līdzīgi ir ar šo homeostāzi, kā mēs mediķi savā valodā saucam, stabilitāte. Stabilitāte, lielā organisma homeostāze, jo dažādas svārstības, kustības notiek nepārtraukti. Un organismam ir šī adaptācijas, regulācijas spēja, kaut kas tā kā gribētu brukt, bet viņam atļauj sakārtoties, un tas ir dinamisks, tas ir nepārtraukts process. Un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi šo homeostāzi veicināt ar savu fizisko aktivitāti, ar pietiekamu šķidrumu lietošanu, ar uztura lietām pārvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu, ar izslēgšanu, kas attiec uz kaitīgiem ieradumiem un tā tālāk. Cilvēkam ir liela amplitūda dažādu darbību, būtu vien izpratne un būtu gribas spēks ne tikai identificēt sev kaut ko nelabu un ne tikai pieņemt lēmumu, bet trešais solis – rīkoties, darīt. Simtgadnieku ieteikumi ilgākai dzīvei ir ļoti vienkārši. Patiesībā mēs tos jau zinām. Es, piemēram, alkoholu nelietoju, smēķēt es nesmēķēju, narkotikas es nelietoju. Kas vēl? Uzturs man vienmēr ir bijis parastais uzturs. Miegu es arī nekad sev nežēloju, negulēju vairāk, bet cik pienākās stundas, tik es nogulēju. Teiksim, veselību jau es teicu, ka man nebija stiprais 2 gadu laikā, 12 mēnešus slimnīcā pavadīju. Es nezinu, tas varbūt ir, nevaru pateikt kaut ko. Man nekādas receptes tādas speciālas nav, kas jādara, lai dzīvotu ilgi. Vienkārši tas no dabas ir radies. Vallija Seklīte iesaka kustības, bet Kristaps Alberts Grīnbergs saka, ka garo mūžu viņam devusi ticība un tas, ka viņš ir veģetārietis. Es neesmu gāja. Te daudz tādu veģetāru. Man jau sieva arī neteica, negribēja ticēt. Kā Kristus ēda viss. Var jau ēst, bet šķīsti tikai. Nevar zināt, ko tas lops ir kauts un kas viņa, vai tas lops varbūt ir slims bijis. Un ēda visi ēda iekšā. Toreiz jau tā neslimoja, un tagad jau slimoja viss. Tādas vienas, visiem derīgas, ilgmūžības receptes nav. Toties ik viens no mums var savu dzīves rudeni padarīt tīkamu un piepildītu.
pats pirmais noteikti ir pieņemt šo dzīves posmu savā dzīvē, saprotot, ka 9. viļņa virsotne ir pagātne, tātad pieņemt šodien sev labu esam. Ar saglabātu kritisko domāšanu, izvērtēt resursus, kādi man ir, kādi ir mani personiskie resursi, kādas ir manas iespējas no daudzām lietām, kas nav no manis atkarīgas, ja? Kaut vai tā pati pensija, piemēram, ja? Kādas aktivitātes, vai es saprotu aktivitāšu nozīmi cilvēku dzīvē, vai es saprotu to, ka cilvēkam ir dota nepieciešamība pēc piederības, līdzdalības, un, paldies Dievam, lielākai daļai arī noderīguma sajūta. Nu tad lūk, lai tu nekļūtu dezorientēts, lai tu neizsviestu pats sevi kaut kādā nezināmā trajektorijā prom, tev vajag rūpēties pašam. Jo redziet, kādreiz ir tā dīvaini. Cilvēks ir nodzīvojis garu mūžu. Viņš ir vietas, viņam ir liela pieredze, bet viņš kaut kā nezin, kāpēc aizmirst vienu lietu, ka viss, kas tavā dzīvē ir bijis, ir tavu smadzeņu un tavu muskuļu un abējādi radīts. Nekad neviens tev neko nav pienesis uz paplātes priekšā. Kāpēc tagad tu pēkšņi iedomājies, ka tev pienāks? To, ka pienāks, par to nav šaubu, un cilvēki, kuri to novērtēs, viņi attiecīgi reaģēs un būs. Bet nekļūt par ņēmēju, kļūt par darītāju pašam pirmkārt, un tad viss pārējais, kas vēl plusosies klāt, tas būs brīnišķīgi. Ja? Darīt, rīkoties, pārskatīt, strādāt ar sevi mūža garumā līdz pēdējiem elpas vilcienam. Mums bija tas gods šeit, Talsos, satikt Kristapa kungu, kura dzīves gājums tik tiešām ir ievērības cienīgs. Sākot no cīņām leģionā, beidzot ar gūstu un uzturēšanos lēģerī. Bet visinteresantākais šai lietā ir tas, ka Kristapa kungs joprojām ir pie lieliskas atmiņas. Viņš zina stāstīt par savu dzīves gājumu, viņš zina stāstīt, kā viņš ir varējis nodzīvot tik garu un tiešām ražīgu mūžu. Viņš zināja izstāstīt arī par to, kā tapis šīs dārzs, kā viņš ir iegādājies un uztur šo māju. Viņai joprojām ir jūtams dzīves prieks un visa tā pasaules apziņa. Pavisam nesen mēs apciemojam Zelmas kundzi Liepājā, kas vispārībā savos gados ir vienkārši fenomenāli. Tā jāsaka tik tiešām, lai Dieviņš dotu iespēju katram simtsgadniekam turēties tik mūžam un tik dzīvespriecīgam un tik jaudīgam vēl joprojām kā Zelmas kundze. Mums tik tiešām par to ir ļoti liels prieks. Un senioru kopienu apvienība tik tiešām vēl centīsies apzināt, satikt un aprunāties ar šiem ļoti, ļoti interesantajiem cilvēkiem.